man bija nežēlīgas miega problēmas. Un es cīnījos ar to ļoti ilgu laiku. Es mēģināju mainīt savu režīmu, iet ātrāk gulēt, vēlāk gulēt. Finālā es gāju gulēt 9 kopā ar manu puiku, un es cēlos augšā 4 no rīta. It kā stundu skaits, ko es izgulēju, bija pietiekams, bet finālā, tad, kad pulkstenis nāca 8, 9, es vienkārši lūzu nost. Nežēlīgs nogurums. Tad es mēģināju mainīt, iet gulēt ap pusnakti, celties bišķi vēlāk. Un es tāpat nevarēju pagulēt ilgāk, pa 5 no rīta. Vārdu sakot, es biju izmisis. Es ķēros pie melatonīna tabletēm, visādām tēņām. Nekas nepalīdzēja. Un es to problēmu atrisināju elementāri vienas terapijas sesijas laikā. Mans terapeits man uzprasīja vienkārši jautājumu. Kas tevi uztrauc? Un mēs vienkārši devāmies manā zemapziņā no tā punkta, kad mēs sākām skatīties, kas mani uztrauc, un mēs dziedinājām manu iekšējo mazo bērnu saistībā ar visām tām emocijām, kas mani uztrauc, un no tā brīža es varu pagulēt perfekti. Es jūtos brīnišķīgi, es varu izgulēties, es esmu labs tēvs savam puikam, labs mīļotais manai mīļējai, labs darbinieks manā kompānijā, un dzīve ir vienkārši brīnišķīga. Tā kā jā, manu bezmiegu mēs atrisinājām vienas sesijas laikā ar hipnoterapijas palīdzību.